draugi, es esmu ķērsies klāt pie dobas veidošanas. Es par to sapņoju ilgi, un tad sāku jau plānot. Tātad ideja ir veidot dobi, kas ietvertu 2 augus, kas jau man aug pļavā, varētu teikt, pie akas. Man ir piestādīta bārbelīte un mazliet tālāk iestādīta bumbieri. Un man gribas kaut kā loģiski savienot šos 2 augus, un, lai to izdarītu, es uzmetu tādu plāniņu. Tātad kāda apmēram tā doba varētu būt, kāds būs tās izmērs. Pēc tam es sapratu, ka vajadzīgi tātad kaut kādi vēl augi, un tie augi būs kokveida hortenzijas, kas šobrīd man aug pilnīgi neatbilstošā vietā pie vecās vērāns, kur kādreiz izmēdzu nakšņot. Tagad man gribas viņas redzēt, tātad 3 kokveida hortenzijas pilnīgi noteikti būs šai dobē. Pēc kāda brīža es sapratu, ka arī 4. kas man arī aug turpat ir jāstāda šeit un atradu viņai vietu, tuvāk bumbierītei. Un tad sapratu, ka vēl piestādīšu arī spīrei, jo arī viņa šobrīd aug neīstā vietā. Un beigās man jau izveidojas tāda loģiska dobas forma, kas ietver visus šos te minētos augus. Bārbele un bumbiere, kokveida hortenzijas un visdrīzāk vēl arī lielapu hortenziju. Un tad ķēros jau pie otrā soļa, saprotot, ka es nevaru uzreiz visu to dobu izrakt. Vispirms man ir jāiestāda hortenzijas, kuras stādīt labāk ir vēsākā laikā, un šajā brīdī, kad es sāku to darīt, tas bija vēl aprīļa vidus. Tātad es iezīmēju vietu, kur man augs pamat augi. Lai noņemtu velēnu, es sadalīju šo te vietiņu, šo te aplīti tādos segmentos, tādā kā piciņā, un tad pamazām skrupulozi ņēmu pa gabaliņam ārā. Godīgi sakot, tas galīgi nav viegli, jo īpaši, ja vēl zeme ir mitra, tā velēnas norakšana nav vieglākais no darbiem, tomēr tas ir jādara. Protams, ideālā variantā visu to zemi, kas ir, būtu jānokrata un jāatstāja turpat. Un tikai zāli, izpurinātu zāli jāmet prom. Bet, protams, var arī to zemi vienkārši to velēnu apmest otrādi un atstāt vietās, kur jums nav jāstāda tieši tajā brīdī. Kā jūs redzat, pamazām jau tie aplīši man kļūst vairāk. Un tad pirmajā tajā etapā es faktiski izraku apļus 3 hortenzijām, pēc tam saņēmos un atbrīvoju arī no velēnas zemes starp šiem te aplīšiem, kur es taisījos stādīt. Kā jūs redzat, viss tas darbs notiek pa brītiņam, atpūšoties, tad atkal ķeroties klāt pie velēnas atbrīvošanas, nopurināšanas, un tas iet diezgan ilgi. Tomēr tas gala rezultāts ir tā vērts. Es biju izrakusi aplīti, vēl vienu aplīti un beigās savienojis tos aplīšus un atbrīvojis diezgan palielu apgabalu zemes no velēnām, izskatījis visu to velēnu. Tad pienāca klāt nākamais solis, kad esošo apgabalu bija jāielabo ar zemi, kas paredzēta tieši tiem augiem, ko es vēlos stādīt. Manā gadījumā tas ir hortenzijas, un es uzbēru pa virsu vienkārši hortenziju zemi, un tad ar tādu rokas kultivātoru visu to zemīti samaisīju, uzirdināju, sagatavoju stādīšanai. Hortenzijām vispār patīk, ka viņām ir irdena un pareizā zeme, ne tikai tajā viņu bedrē, bet arī apkārt. Tātad visu to zemīti sairdināju, sakārtoju, un tad jau pienāca klāt laiks tikt galā ar nākamo soli. Proti, vēl vairāk parūpēties par to, lai tā zemīte hortenzijām patīk, un es devos pēc skujām. Hortenzijas ir skābumu mīloša auga, un viņām ļoti patīk, ka zemē ir irdena un skāba. Skujas ir ideāls materiāls. Skujas dod skābumu, kad viņas sadalās, un piedod arī zemē tādu gaisīgumu, irdenumu.
Tātad faktiski tālāk es ko darīju? Es raku jau bedres konkrētajiem augiem, un katrā bedrē es ievietoju pa saujiņai skuju. Attiecīgi tās skujas tad arī iekultivēju, ar kultivātoru ierušināju tajā bedrē un ķēros klāt pie augu stādīšanas. Kad zeme ir sagatavota, tad dodamies pēc vēlamā auga un mēģinam to izrakt, maksimāli cenšoties saglabāt esošo sapņu kamolu. Rokot ārā augu, atkāpjamies apmēram 20, 30, iespējams pat vēl vairāk no centra un rokam ar lielu zemes daudzumu ārā. Kā var redzēt, te jau hortenzija mostas, pumpuri ir parādījušies, tāpēc ir pēdējais brīdis viņu izrakt un pārstāvīt. Augu pārvedam, manā gadījumā tā bija ķerra, var arī pārvilkt, pārstiept un stādam iekšā. Tātad zeme ir jāsamitrina kārtīgi. Jebkuru augu stādot, princips stādīšana dubļos vienmēr nostrādā. Es salēju zemi izraktā bedrē, pēc tam pievienoju hortenzijas zemi un skujas un atkal salēju, kārtīgi salēju tā, lai tā zemīte pilnīgi burbuļo un pagaidīju, kamēr viņā iesūtas mitrums, un tad lēju vēl un vēl. Visbeidzot, vēl ar kapli viņu tā kā samaisīju, lai pārliecinātos, ka tik tiešām es stādīšu dubļos. Dubļos stādītais ieaugs ideāli. Protams, pluss vēl būtu, ja jūs to stādīšanu veids nevis karstā vasaras dienā, bet kā es, aprīļa 2. pusē, lietainā dienā. Nu ko? Un te ir tas pirmās etapa rezultāts, 3 iestādītas kokveida hortenzijas. Priekšpusē jūs redzat hortenzijas marshmallow, un tālāk ir augstāka hortenzija Pink Annabelle, kuru es arī parādīju, kā izroku un vedu uz dobi. Nu, un aizpildīju tās vietiņas, kas ir starp hortenzijām ar daudzgadīgu dekoratīvu zāli un vēl visādiem sīkumiņiem. Un turpināju vēl aizpildīt arī vēlāk. Tad pienāca nākamā nedēļa. Protams, nopriecājos par to, ko es redzu, nopriecājos par padarīto, bet sapratu, ka darba vēl ir ļoti daudz. Lai arī 3 pamat augi jau ir iestādīti, sāku vēl un vēl pārdomāt, kāda būs tā dobas forma. Man bija pilnīgi skaidrs, ka man būs tāds tā kā aplītis, ap bumbierīti. Jūs jau redzat, es te esmu arī apcirtus to velēnu. Bumbierīte aug diezgan vertikāli, tā kā pārāk liela ēna neveidos. Es gribēju ap kociņu aprakt vēlēnu, tāpēc, ka jauniem kociņiem tas ļoti patīk, ka viņi nav ieauguši zālē. Nu, lūk, tad es domāju, cik tālu to dobu taisīt, varbūt taisīt viņu vēl tālāk, ja, kā jūs redzat, tur ir tāds tā kā kukurznes zemes, tas bija kādreiz celms, ko mēs tā kā nolikvidējām šoreiz, un man bija doma to dobu taisīt garāku, plašāku, protams, ar ideju, kad vēl kaut ko iestādīt, mums jau patiek sievietēm stādīt, bet tad es tā kā nomierinājos, aprunājos ar līdzcilvēkiem un sapratu, ka tad tā doba būs pārāk gara. Tāpēc tomēr atgriezos pie tās sākotnējās formas, tātad līdz bumbierē ietverot to. Tad es vēl te piestādīju, kā jūs redzat, pa vidu vēl kādu narcisīti, piestādīju arī krokusiņus, izrokot tos no vietām, kur viņi neveiksmīgi aug, arī sniegu pulkstenītes te tādā ielociņā ap Pink Annabelle. Un tad aizpildīju tos tukšumus ar augiem, kas ziedēs laikā, kad hortenzijas vēl nezied, proti pavasarī. Nu, vismaz nākamgad pilnīgi noteikti. Starp citu tās narcises man uzziedēja jau šogad, lai gan narcisēm nepatīk, ka viņas izrok tik vēl. Tad vairāk kārt pārdomājot vēlreiz dobes formu, es sapratu, ka gribu veidot tādu ieliektu līniju, kas ietver bumbierīti un veido vēl tādu papildus ieloku. Un tajā ielokā man ir vieta vēl vienai kokveida hortenzijai, Strong Annabelle, kur šobrīd aug nepiemērotā vietā, kā arī starp to hortenziju un bumbierīti ir vieta arī mazai spīrējai. Nu, un sāku tad arī darīt visu pēc kādas. Sāku rakt bedres un stādīt. Tad sāku ar spīrēju, izraku bedri, kārtīgi salēju, rokot sapratu, ka tā zeme ir ļoti mālaina un augam jāpalīdz, pavēros apkārt un pamanīju, ka ir uzdarbojušies kurmi. Un kūriņu rakumu zeme ir ļoti irdena, ļoti laba.
priekšstādīšanas es paņēmu visu to zemi savācu, sabēru ķērā un sapildīju stādīšanas bedrē. Un tā secīgi iestādīju vispirms spīrēju, kas vēlāk cerams ziedēs ar 2 krāsu ziediem uz 1 krūmiņa. Un tad arī turpināju stādīt un iestādīju arī hortenziju Strong Annabelle, kas arī man, kā jau teicu, aug citā vietā. Arī to rokotrāk uzmanīgi, beigās iestādot, man veidojās jau kompozīcija, kurā ir nevis 3 hortenzijas, bet 4 un vēl spīrēju. Un tad, kā jūs redzat, es esmu arī tātad jau iezīmējusi līdz ar to dobei jaunu formu, kas ietver šos tad 2 iestādītos augus. Un sapratu, ka vēl ir vajadzīgs viens augs, te jūs redzat to bedrīti, ko es izraku, kas veido tādu it kā kvadrātu paralēli ar bumbieri, hortenzijas Strong Annabelle un bārbelīti. Tad šeit, tajā bedrītē, jāstāda augs. Sākotnēji man vispār nebija skaidrs, ko es tur stādīšu, bet pamazām izsverot visādus versijas un variantus, es tomēr nonācu pie secinājuma, ka visdrīzāk tā būs liela hortenzija, kuru šobrīd, montējot šo video, es joprojām neesmu iestādījusi, bet izdarīšu to tuvākajā laikā. Lūk, dobīte tapa, kā jau es iepriekš teicu, ļoti, ļoti pamazām un vairāk kārt es vēl pārdomāju, izvērtēju, lēmu. Darbs tik tiešām bija ļoti, ļoti grūts. Vistrakākais ir tik tiešām tā velēnas noņemšana. Protams, arī bedru rakšana, bet velēnas noņemšana ir ļoti, ļoti nogurdinoša. Plānošana nekad nebeidz. Plānošana iet paralēli visu laiku dobas veidošanas laikā. Un vēl visu laiku skatoties uz to dobu, es turpināju piestādīt pa kādam sīkumiņam klāt jau atbrīvotajā vietā. Un te jūs redzat, ka velēnu es esmu turpinājis noņemt sadaļu līdz akai. Godīgi sakot, tas bija tik grūts darbiņš un zeme bija tik ļoti smaga un mitra un mālaina, ka sākumā es to velēnu vienkārši atliku atpakaļ vietā, apgriežot otrādi. Te to ļoti labi var redzēt. Tātad visus tos segmentus es esmu vienkārši atlikusi atpakaļ. Jo ideja bija tāda, lai tā velēna apžūst, lai zemīte apžūst, un tad es viņu kratīšu citā reizē. Kā jūs redzat, arī mana kaķene Džīna ik pa laikam nāca pārbaudīt darbu, un vienīgais, par ko viņa nopriecājas, ka ir iestādīta arī zāle. Pilnīgi noteikti zinu, ka arī šī doba būs iecienīta tieši tādēļ, ka tur aug zāle, ko graust. Lūk, turpināju, protams, to velēnu arī vietā ņemt ārā, jo ideja man bija tomēr arī tos tukšos laukumus starp pamataugiem aizstādīt ar kaut ko, kas ziedēs jau vasarā, un šoreiz tās būs gladiolas. Tātad 3 tādi buķetveidi gladiola stādījumi tukšajās vietās. To es jau izveicu, un šobrīd, montējot video, ir šobrīd māja vidus, gladiola asniņi jau ir parādījušies, tā kā stādījums ir veiksmīgs. Vēl gribu pastāstīt, ka gadījumā, ja jums stādot hortenziju, kokveidu hortenziju, atlūst kādas daļas, nemetiet tās ārā, viņas ieaugsies. Te es arī esmu tās atlūzušās daļiņas, pāris tādus kātiņus ar visām saknītēm, atstādījis turpat atpakaļ. Un vēl gribu piebilst, ka rokot velēnu ap bārbelīti, es sapratu, ka tur ir bijis celms, koks, un tā bārbelīte ir piestādīta celma vietā, kas nebūtu nav nemaz tik slikti, jo celms sadaloties izdala mikorīzes. Un mikorīza palīdz augsnei kļūt auglīgākai, uzlabot to, un tas ir tikai labi. Tāpēc arī droši vien tā bārbelīte tik labi te auga, kaut gan stādīta tika kā viens mazs tāds dzinumiņš, nopirkts maksimāli par 50 centiem. Lūk, un atgriežoties pie gladiolām, tad viņas es stādīju 3 tādās aplīšos, buķetu veidā, izvietojot viena veida gladiolas diezgan cieši blakus. Un pamatā tad iestādīju 3 veidu gladiolas. Vienas ir tādā zaļā krāsā, ļoti skaistas. Tad ir pilnīgi baltas. Un mazliet vēlāk piestādīju arī tādas sarkanīgi, lilīgi, brūnīgas gladiolas. Ar domu, ka vēlāk tajās vietās, kur šobrīd man nav gladiolas, es iestādīšu peonijas, bet to var darīt tikai augustā. Tāpēc šovasar būs gladiolas.
Nu ko, un tad turpināju darboties arī tālāk ar velēnas noņemšanu, piekoriģēju vēl to dobes formu, darīju to pakāpeniski, atpūšoties, protams, arī, un arī veidot tādus pārtraukumus vairāku dienu garumā. Un visbeidzot, tomēr pienāca tas brīdis, kad dobe bija gatava. Doba bija gatava maija sākumā un iezīmējās ar šīs dobas tāda jaunā forma, ko es sāku jau dēvēt par čella dobi. Un varbūt tieši tāds arī nosaukums viņai piestāv. Lai arī process bija ilgs, bija jāveido abu dobi, jāveido arī tāds padziļinājums un paaugstinājums tālāk, lai nezāles neaug iekšā dobē, bija jānoņem viss tā velēna, un tas vilkās vairāk kā 3 nedēļas, tomēr rezultāts ir brīnišķīgs. Te jūs redzat, kā doba izskatās šodien. Brīdī, kad es montēju šo video, ir 24. maijs, un viss jau ir skaisti ieaudzies un sāk pat ziedēt. Visām gladiolām jau ir parādījušies āsniņi, pie kam arī dažādās krāsās, jo es pamanīju, ka tai tumšajai gladiolai, tajā dīvainajā tonī, arī lapiņas izskatās dīvainākas ar tādu melnu lapiņu klāt. Bez tam arī citi augi izskatās ļoti jau skaisti. Hortenzijas ir pilns ar jaunajiem dzinumiem, kas pamatā nāk no iekšpuses. Tā kā ziedēšana pilnīgi noteikti mūs sagaida arī šajā dobē. Un, ja godīgi, zied jau tagad un zied bumbierīti. Lai arī ziediņu nav daudz, tomēr tie ir, un iespējams šis būs pirmais gads, kad varēs pagaršot, kā tad tā bumbierīte garšo. Nu, lūk, tā kā es iedrošinu jūs visus ķerties pie jauniem projektiem, izsapņot savas dobes, papildināt tās ar jauniem augiem, kā es šeit, redziet, esmu piestādījis kaut kādu dekoratīvu zāli, jeb rīsu, kā viņi saucās. Esmu piestādījis arī tādas maziņas, pavisam, te var redzēt arī asniņus gipsofīlas rozā, kas veidos tādu skaistu plīvuriņu. Un joprojām vēl taisos stādīt, jo, kā jau jūs pamanījāt, joprojām nav iestādīta šeit liela hortenzija. Toties ļoti skaisti aug verbēnas un arī mazā akmeņlauzīta. Jauna dobe vienmēr ir jauna. Tajā katru dienu zied kas cits, tajā katru dienu izdīkst kas cits, tāpēc vēlreiz atkārtoši sapņojiet, darbojieties un veidojiet savas dobes, lai jums ir prieks par tām katru dienu. Es arī vēl ar šo te nepabeigšu, es turpināšu veidot. Šovasar pilnīgi noteikti es izveidošu jaunu dobu pie dīķa, kurā man jau ir izdomāts plāns, forma un arī augi, kas tajā augs, faktiski jau ir sagādāti, pašas izaudzēti no spraudenīšiem, un darīsim to kopā, tāpēc es ļoti priecāšos, ja jūs abonēsiet kanālu, ļoti vēl vairāk priecāšos, ja jūs rakstīsiet komentārus, jautājumus, un būsiet kopā ar Sapņu fazēnu arī turpmāk, jo jauni video parādīsies regulāri, un tie būs noteikti interesanti un aktuāli. Šoreiz atā!